Labrīt, siltums būs vēl kādu brīdi jāpagaida, bet brīžiem šodien debesis skaidrosies, vairāk saulīt uzspīdēs piekrastē, tāpat arī Rīgas apkaimē. Tomēr ik pa laikam vietām ir gaidām arī nokrišņi. Rīta stundās iespējams vietām lietu un pievienosies arī slapšnieks. Dienā valdošais būs mērens līdz piekrastē brāzmēn ziemeļa rietumvējš un dienā gaisa temperatūra Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā līdz 7–8 grādiem, līdzīgi arī Latgalē. Vidzemē gaisa temperatūra šodien no 6 līdz 7 grādiem. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, Rīgā nokrišņi nav gaidām, vēl rīta stundās ir iespējams pavisam neliels smidzinošs lietus. Dienā gaisa temperatūra Rīgā līdz 7–8 grādiem. Par laikapstākļiem kāda gaidām turpmāk, tad vēl tuvākās divas naktis vietām debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0, -1, -2 grādiem. Ir vietām gaidāms lietus, tāpat šur tur iespējams lietu un pievienosies arī slapšnieks. Dienā, piekdien un arī sestdien būs neliels mākoņu daudzums, brīžiem ir gaidāms neliels lietus un gaisa temperatūra būs robežās no 7 līdz 10 grādiem. Un tuvākajās dienās valdošais būs ziemeļpuses vējš. Vēl ielūkosimies, kādi laikapstākļi šodien ir gaidāmi citviet Eiropā. Tad daudz viet Grieķijā jau vasarīgi karsts laiks, tur arī šodien nokrišņi netiek prognozēti un dienā Atēnās gaisa temperatūra sasniegs 29 grādus un tur spoži spīdēs saule. Romā brīžiem līs 19 grādi, Lisabonā un Madridē gaisa temperatūra ap 16–17 grādiem, tur mākoņu visai daudz un ik pa laikam ir gaidāms arī lietus. Briselē nokrišņi netiek prognozēti, tur 18 grādi, bet Parīzē gan brīžiem uzlīs, tur 17–18. Viņā šodien gaisa temperatūra 7 grādi, brīžiem ir gaidāms neliels lietus, Helsinkos arī gaisa temperatūra 6–7 grādu robežās, tomēr tur nokrišņi netiek prognozēti. Pareizais laiks 7:30.